Edijs ir daļa no svarīgākās Dungeons & Dragons mitoloģijas, lai uzvarētu Veknu. Dungeons & Dragons pasaulē Veknu uzvarēja viņa paša labā roka – Kas. Un analizējot Kasa stāstu, tu saproti, cik ļoti tas līdzinās Edija stāstam seriālā Stranger Things. Kā jūs pamanīsiet, ir daudz lietu, kas savienojas ar Edija mitoloģiju seriālā Stranger Things. Edijs bija īsts profesionāls Dungeons & Dragons spēlē. Hawkinsā viņš bija viens no spēcīgākajiem karotājiem. Viņš vienmēr bija harizmātisks un visiem mīļš. Un viņš bija tik drosmīgs, ka upurējās, lai pievilinātu apgrieztās pasaules sikspārņus. Viņš atdeva savu dzīvību citu labā, kas padarīja viņu par varoni daudziem. Un ticiet man, Vekna to pamanīja. Viņš atrada tik uzticīgu karotāju, ka tas pat atdeva savu dzīvību. Vekna viņu vēlas kā savu izpildītāju. Apgrieztās pasaules sirds sargu. Precīzs ekvivalents lomai, ko Kes spēlēja oriģinālajā mitoloģijā.